Tā, tas, kas būs pavisam vēl, ja var iemānīt skūteri kaut kur tur apakšā. Vai augšā? Nē, normāli. Es māku saņemties uz filmēšanām. Nē, tev nav jāsaņemās šogad. Čau! 2024. gads un kā ik gadu mēs dodamies makšķerēt uz Zviedriju polāro loku. Tīms mazliet ir atkal pamainījies. Pagājušajā gadā braucām trietā Smalkais un Konstantīns. Šogad esam paņēmuši klāt sev jaunu komandas biedru ar vislielāko makšķerēšanas pieredzi 2 reizes. Tēmu un lādekļiem. Manas Kito Jozefs visu. Tā kā uz viņu vislielākais cerības, jo mūsu pieredze rāda, kad iesācēju veiksmi tajā galā strādā. Brauksim Kiruna, augšā tagad no Latvijas 1500 km, un Kirunā mums tātad šodien ir sestdiena, kamēr tiksim līdz turienēs, pirmdien no rīta 8 lidojam ar Arctic Heli kalnos. Ir uzlādēts autotransports, ir uzlādēts šoferis. Jā, autotransportā nesalīda viss iekšā, tāpēc uz jumta, bez jumta reliģiem ir laivas. Nežēlīgi, bet taisnība, bet nav vērts žēlot transporta līdzekli, mēs braucam pēc zīmes. Es vairs nevaru pabraukt, es esmu pilnīgā vapalē. Mani standarti krīt, kā rudens lapas. Ja tev šovakar nav plānu, varam piepisties. Izkūrīsim visas cīgas, vakars ievilksies. Manu adresi jau zini, esi ciemojies un sadaisīsim. Esam tikai Pērnavā. Sveiki, man sauc Andris. Mēs esam Tallinā. Oiperaitos. Tāpēc iedzeram pepsīti, jo izpragāpsim uz prāvi mazliet šļupst, bet es ar savu kepu, man vienmēr cik es runāju, man cizēju šitā stāv, kad tu ar savu kepu un izskaties kā woblers ar 6 metru iegribi. Bija, šito es lasīju, bija. Tas bija labs, jā, komiķis. Kas par mēs laukies, viņi vēl atkal līst lietas. Nē, tu vari braukt vietā, kur vēl līst. Jā, cik reiz tev to var prasīt? Tagad atkal kāpsim ārā pīpēt līst lietas. Jā, bet man vispār nepatika ceļš līdz Tallinai, kā tu to veidi. Jā. Es nezinu, mašīnas tehnisko klasu. Hello! Svīna. Tas tipos nepazīst. Nu, blin, Lūdzu. Es dirst. Davai, saņemies. Gūt. Kā tu vēl dabūs pie haļaunā pepša tīk šitā? Un šādi visi ceļi. Viņš ir puskastes smalkajā esam salājuši. Pepsi. Pus? O? Nu, viņš jau neputo. Vēlies. Nice shit. Tu vispār bija kola. Džeki teica, kad brauksim laivot, un paņem mani uzved uz kuģa, ķipa laivojam. Jā. Ev noķer zivi, man vajag viģikam. Zivi? Noķer zivi. Noķēri zivi? Kurš šitais ir šodien? Kāds? Nezinu. Asaras man kāds
20. Man šodien līdeks neķerās. Pusotrā stundā 4. esam noķēruši kāds 10 līdeks, lielākā 2,5. Šitādi te. Nav baigi lielie. Šitādi smukuļi te ķerās. Kaut kā tā. Es vismaz otrajā metienā baigais knapsieriņš. Šito pat kauns rādīt, man filmē viņas labāk. Šis man mazākais šodien. Iekomentējiet, šits rēdams? Apēc. Blin, nu kā viņš to lielo āķi var šitā paņemt? Tāds mazs pirdiens. Pirmās zivis noķertas, pirmās zivis uzceptas, pirmās zivis apēstas. Pieklājīgi maucam tālāk. Gandrīz pieklājīgi. Pēc rakstās. Alkais. Es biju nolīdot ar helikopteru. Helikopteru. He's gonna fight. He will be in front. Come on, baby! Rāsniekus tu jau. Nu? Es nevaru, ne man rokai nav viena. Yes. Nevarēja lielāku vēl dabā. Yes. Yes. Good job, guys. Okay. Aizbraukšu tālu prom, lai mani paņem ziemeļu vējš. Ielu sapņu murgi nespēs mani noturēt. Kā gribas aizbraukt tālu prom, prom no sapņiem un baudā no ikdienas problēmām un domām. Neredz neko, jo viss pieder tev. Acis ir bezjēdzīgas, kad smadzenes ir aklas. Tumšā istabā es vēl joprojām sēžu, bet viņa pienāk man klāt un raudot saka. Eva, ko tagad? Nu, tagad jāizdzīvo. Viss beidzās. Tagad mēs te dzīvosim. Ne, kaut kā pēc sniegu reizēm. Jā, kādā leņķī viņš. Labā leņķī ielikt, ne? Tā mums ir šāds bukies, tā šitā ir parasti neidam. Man patīk šis pilots, bija labs. Labākais, kāds man bija. Tā no Latvijas mēs nonācām līdz Zviedrijas pilsētai Kiruna, kur atrodas aiz polārā loka. Tad ar heli tālu prom no civilizācijas kalnos. Cik skaisti. Piderasov nietu. No gūtiņ par tavu pirmo helīti. Baigi skaistā vieta, ne? Īstā tik smukā nav būts, jo visur tie kalni tādi lēzenie. A te tāda, zinu, pilnīgi, jā. Tas kalns īstenībā tai saulē izsauc tā kā mākslīgs, vai ne? Neko, atlidojām, mūs te izmeta visas mūsu mantas. Un pamet. Jā. Man arī pazaudējām Tagad mēs nezinām, ko darīt. Izmet un pamet. Iet uz priekšu vai atpakaļ. Nu neko, pumpēsim laivas, kur tā kupīte. Te ir tāda lēna viņa, tā kā dīķveidīga. Šeit nav atļauts makšķerēt, jo šis laikam skaitās kaut kāds privāti īpašums. Nu,
tālāk ir mazs strautiņš, pa ko mums būs jātiek līdz lielajai upei. Strautiņš ir 7 km garš un braucams ar laivu nav. Šī ir tā upīte, bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Redziet, cik mums ir mantas, tā kā tas būs jautri, bet tas būs rītdien. Šodien mēs ielaidīsim laivas, pabrauksim kādu posmiņu te uz priekšu. Noteikti, ka neņemsim vērā to, ka nedrīkst makšķerēt. Makšķerēsim, bet visu laidīsim vaļā, lai viss būtu safe. Nu, ja te kaut kas dzīvo, tas arī nav nekad zināms. Jo vieta ir jauna, šeit mēs neesam bijuši. Zemāk upē, tur, kur mēs ieticēsim iekšā pēc kaut kādām dienām, es nezinu kāda. Tur mēs esam bijuši un tur ir liela forela. Liela tas ir liela un daudz. Vismaz to, kad bija. Vismaz 100 gadus bijis, ja? Jā. Bet kā mēs zinām pēc pieredzes, nevienmēr var paļauties uz to, ka tas, ka viņa tur bija, tas nenozīmē, ka viņa tur ir šoreiz, jo viņas baigi migrēt. Bet gan jau, ka būs, neticu. Šeit nevar būt tā, ka nav. Pavalku, šī ir pa naklītes, es apstājos. Tad šitā te, Artur, šitā te. Tad palaidu uz leju, nogremdēju rotiņu un pacēlu uz augstu. Dan. Smalties, ko tu noķēri? Pāli. Pāli? Arktiskais pālis. Arktiskais pālis. Redzi? Smukulis. Baltas, kantītes. Nu tādas nav zivs. Tādu palīju Rimčikā neieraudzīs. Šodien noķērām kādas 6-7, no 2 uz kārā to uzliksim. Tā kā laikam arī neņemsim, lai paliek dabā. Dzīves situācija. Ļoti skaisti atpeldējām līdz šejienēm ar smalko čiliņā, tādā neko nenoķerot atšķirībā no pārējiem. Tagad ir... Tagad mums priekšā ir mazāk rādzīta, kur akmeņi ir virs ūdens, viss slikti. Un tad tagad ir tas pirmais moments, kad nākas smukas sausas kājiņas. Ūdens temperatūra varētu būt aptuveni +5 grādi. Tas ir, maksimums. Viņš drīz sasals tas ūdens, ja viņš turpinās šitā darīt. Viņš no ledājiem augšā, reku mums vēl ir, reku tas ir sniegs, un reku viņš tek lejā uz šejieni. Jā, jūlijas neskaitās. Tas ūdens, kas ienāk apavos, viņš pēc tam nemaisās. Un kāja viņa sasilda, un tad ir silta kāja. Bet tālāk vēl labāk to jāpīt klāt. Izstāst, ka es paliku viens. Situācija ir absolūti normāla. Būtībā ir tā. Esam noķēruši zīvis. Man ir bigžā pilna ar ūdeni. Kādas 11 palijas, kaut kāds 5 foreles. Jā, Gūts patreiz filmējot graušu seju, kur nenoķēra. Tā, un ko mēs esam noķēruši smalkais? Mēs neko pat pāli, ne? Nu redzi, bet mēs noķērām gan foreles, gan palijas, un arī arktisko pāli.
Jo patreiz laivā esmu palicis viens pats, tas, ka mēs esam divi, neņemiet vērā, tā nav. Konstantīn! Viņš ir offline. Kā jūties? Viņš ir offline. Viņš bišķi pavēma un drīz mēs Tu to sauc par iebarošanu. The Bluetooth device mēs lost the connection. Tagad mēs sēdēsim uz gruntenēm, jo ir iebarots. Man ir bikšs gal pilna ar ūdeni. Nav nemaz tik daudz. Kāpēc skatīties? Laivā vēl ir ūdeni. Restīvi mums iet aptuveni tā. Tā kā ir peini. Tas varēja būt labāk. Nē, es nezinu, man visi kārtībā. Mums varēja iet labāk. Nu, jums varēja iet labāk. Mums varēja iet labāk. Bet ir okei. Gondols. Bet bija pisaks. O sole mio! Uzded gondoli lairē. Situācija tāda, ka mums ir viena laiva miroņi, ko mēs, Velkam. mēs kā arī armijā dara, mēs savijos neaizstājam aiz muguras. Mēs tomēr velkam līdzi. Mēs arī velkam līdzi. Striķi. Bet velkam, jā. Smagi ir, bet, pa brīžam, ka pa vējam varam arī pamakšķēt tikmēr. Mums vismaz ķerās, viņiem tikmēr ne. Beidzot viņiem neķerās. Beidzot viņiem neķerās, jo viņi miruši. Miruši pēdiņās, protams. Mēs jau nezinām, nevar jau aizsniegt pataustīt. Nē, Košķi pirmie bija dzīvs vēl. Kustējās vēl, jā, viņš pa brīžam iekrācās tā, ka te jau dzīvs. Bet, jā, pa lielam ir tā, ka veterāni guļ. Un jauniņais un amatieris copē un velk veterāns. Un velk arī zīvis beidzot. Un ir arī beidzot zīvis. Ir gan forela, gan arktiskā palija. Man ir arktiskā palija bijusi, gūtam jau reku ir forela bijusi. Forši. Izbaudījuši skaistos kalnu skatus un lēno skaisto dīķu upīti, satikāmies ar sātana dzīslu. 7 kilometrus, garš posms, sekla upīte, šaura, akmeņi, aizstraumes un bīstam ūdenskritumi. Visā mūsu copes tripā šis bija smagākais posms, ko mēs bijām piedzīvojuši. Tad mēs šajā siltajā 0 grādu ūdenī velkam laivas šādi, jo prieks beidzās. Bet ir laba ziņa. Lūk, kā redzam, vecie zinošie kapteiņi ir modušies. Konstantīns staigā tā kā dievs. Āķis velk laivu tā kā pisās. Viss notiek. Oliņas visiem ir slapjas. Viss forši. Kā peldāķi? Es vai laiva? Vispār. Augšā labi ķērās vismaz, ne forela? Jā. Labi ķērās forela. Jā. Šeit ir mazliet jāizpēc. Mēs karu. 7 kilometri. Topējam! Kā ķerās? Normāli! Uz vafels vēl neņem. Tā kā ir labi. Viss kaut kā es pildīju, lai nonāktu otrā krastā. Es pildīju no
tie 7 kilometri ar šito dirsu kaut kā ir jābeidz. Bet nav nevajag, zin kā ir tā, ka nav viegli, bet ir izdarāmi, un tad jau viss ir feini. Izdarīs un ķersim zivs tālāk. Man ļoti nepatīk. Īstais scenārijs par situāciju. Situācija skarpa. Divi ar laivām tur puldinās. Nezinu, kā to nosaukt, upe. Varbūt tā nav upe, nezinu, tērcīte, strautiņš, akmeņi. Un mēs te mēģinām pa krastu kaut kā iet. Gar pašu upi paiet nevar, bet te arī. Te visas mušiņas nodi nost un te viss slikti, bet jau izdzīvosim. Es viņu vietā negribētu būt. Gan jau sajies. Vēl pik palika. 5 kilometri. Tā, ka divi zēni mums ir vēl laivās. Viņi pludina laivas lejā. Man viņi jānoķer vai kā? Pilnīgi pofuri. Pakmeņiem. Mēs ejam ar kājām. Mēs esam izsteigājuši visus iespējamos kalnus tikai, lai tiktu līdz šejienei. Mums ir jānokļūst kaut kur vēl pāris 100 metrus priekš. Pie lielās upes, tur ir mājiņas. Varbūt tur būs vietiņa, kur uzcelt mums teltis. Cerams, ka tur ir tolets. Rītdien mums paliek skaista upe, gara upe, plata, ar daudz zivīm. Būs smuki. Labi, jāejam tālāk. Mauki. Kaut kā noslaucīt galdiņu. Vakardienas emocijas. Tās var nosaukt par emocijām, tad jau bija skaisti. Smagi, Smagi. Skaists vietas, bet smagi. Nezinu, kā mūsu ronīšiem emocijas, bet viņi mums roņoja. Smagi. Patika. Vēl nē. Pēc nedēļas patīk gan jau. Bet, līdz spēka izsīkumam. Nācās atdot visu spēku tās laivas izjūt. Forši. Kaut kā tā. Viss karba diena vakaru. Plāns tālāk. Plāns tālāk. Iztīrīt laivu, izliet ūdeni, izvākt visu, kas ir slapš un tam līdzīgi. Rekur, līdz īsim tālāk. Lielu uzplūdu, vējš, akmeņi. Daudz zivīm vajadzētu būt, jo jau esam paķēruši. Tik cik vakar pusdienu ķērām un pusdienu vilkām laivu. 7 līdz 10 kilometrus pa akmeņiem. 8 stundas no vietas bez pauzēm. Sākām 4 dienā vilkt. 4-5 sākām vilkt un gala punktā bijām 1 naktī. 2 aizgājām gulēt. Tā ir kaut kāda, cik ir, es nezinu,
Šodien nolēmām, ka mums vienalga, ka mēs guļam, tagad ir 11:30. Mēs kaut kādos 10 pamodāmies un apēdām 2 arktiskās palijas ar baltmaizīti. Nu, kaut kā tā, ko rādīs šodien, mēs redzēsim visdrīzākais vakarā vai rītdien. Tie ir aizkuģojuši kaut kur tur. Kaut kur ellē. Mēģina pāli noķert. Arktisko pāli. Tas bija šoks salt. Jā, man viņas vibrē. Forela. Šitais ir forels. Forelīs. Nekāds mazs. Atkal piedirsīs laivu. Forels netieši laivās. Viss jau tieši par Pat, kad foreļi, laivā lielākie. Arktiskais pālis. Arktiskais pālis būs vēlāk. Jau vajadzēs vienā biešancē. Virziens pareiz, jā. Klikt. Korona par ģimeni. Kā Toms Toretto saka par ģimeni. Par ģimeni. Cik var? Jā, nu tās zivis, nu. Cik pagāja? 2 minūtes. Nu jā. Tā. Nu, kā tā. Es laikam neriskēšu. Nebrauks? Ar 2 bērnu. Jau negribās baigi slapināt. Tu trīci. Netrīc arī bilde? Nē. Relīz, catch relīz. Relīz tikai zarnas un galviņas. Šitai nesanāca catch and release. Mēs centāmies. Bellissimo. Šitās bija foršs krāts. Mums patika. Oliņas sausas? Kājas? Oliņas? Nē. Ā. Man šļakstījās starpkājai, mans pakulē dzīvo forelis mazulī. Ūdenim nav jābūt zem laivas. Mēs vienkārši foreles paturam laivā un vēlamies vakarā izvēlēties, kurus ēdīsim, kurus atlaidīsim. Tāpēc mums laivā ir Baseins. baseins. No, reku man cepuri. Es viņu šodien žāvēju. Jā. Zeķītes. Saticēju pilnu pakaļ, viņa ar tīro ūdeni.
Ejam pa to balto vilni. Vai. Ir pati maizī. Nu dā. Malači. Nu dā. Nu. Nākošais jūs brauksiet ar mazo laivu. Jā. Ir maza problēma mazie laivai. Šitādi. Jā, šī ir tā problēma. Bet ne, forši saulīt spīd. Īstenībā, paldies Dievam, ir diezgan silti. Relatīvi skatoties uz to, bet silti. Spēciņš pasāk pietrūkt. Vakar vilkts, šodien airēts. Visu laiku kāds rokā, non-stopā. Visu laiku non-stopā mētā. Bet ir labi, ir zivs, ir ekšana. Šis bija baigi interesanti. Krāts bija tāda, ka, zin kā, ka nav bīstama šausmīgi, bet kad ir, nu, tāda ņemama baudām. Tādas Latvijā nav. Un šitā bija tiešām baudām. Kosti izbaudīja, vai ne? Nē, man patika. Nu kā, nu kurais gads jau šitās krāsas? Jā, bet ne jau dēļ tā, ka viņam būtu bail, bet dēļ tā, ka viņam pakaļā šļakstījās ūdens. Parādi pakaļ. Kādi ir tev izstāst? Tev ir priekšā kuli sausa. Es šitā rokas liku priekšā. Forši, bļi. Un vēl arī šitā Man zem olām likās, ka man kaut kāds kurkuls Jā, iepauda. platām kājām, kad tu mauca visu šitā, tad šitā izdara tu var. Es nākošais pančo vilkšu. Pakaļiņa kā? Dirsā, Dirsā. Pakaļā ir dirsā, jā. Nu, tur ir viss slikti, bet, nu, gadu no gada šitais ir, šito es atceros pēdējo reizi, kad mēs maucām, man patika šitais. Jo visu laiku bija tā, ka actions visu laiku papumpē, tur paslīdi, papumpē, paslīdi. Šitais bija ļoti ātrs, mēs baigo gabalu nomaucām. Jā, mēs tam kalnam bijām sānā un skatījāmies uz to kalnu no priekšpuses. Un tagad mēs viņam pilnībā aiz muguras jau kaut kādu nosist taisnā līnijā, teikt kaut kādu 2 kilīšu, 3, ja vai pat vairāk. Sildam dupčus. Tev taču glāzi. Ielī ir pilns tipentiņš ar Dupdibo. dzidro Tev var to glāzi, tev var glāzi. arktisko ūdeni. Arktiskais bidē. Nu, tā varētu teikt, jā. Bet tu jau paliek labi, tas drebulītis sāk kratīt, bet mums ir viss, lai sasildītās. Ir, viss ir. Viss šodien ir bijis. Krācis bija, zivis bija. Bišķi panesām laivu. Tā kā bija foreles steiks. Tā, tas viss bija. Mēs esam malači. Diena, es teiktu, grūta, vakar bija smaga. Šodien bija grūta, bet izdevusies. Tas svētītais, nu jau mums izveidojies kā tradīcija. Buljoniņš šoreiz cītīgi sagatavojāmies, pat kartupelīti paņēmām līdzi lielo katliņu, lai visiem pietiktu, lai nebūtu mazumu piegarša. Nu, tādā brutālā versijā mēs to izpildam, bet garša, ticiet man, šajā galā ir bomba. Tā kā, nu, mēs viņu paēdīsim un neko nenofilmēsim. To es tev apsolu, jo mēs momentāli iesim gulēt. Austošos saules dziesmu. Vēl nav norietējusi. Te jau viņi nenorietēs. Es viņu necirtēšu. O, viens ir. Nu, nākat vīri. Mirkli vēlāk mēs šeit nebūsim. Mēs būsim tur. Miedziņš. Jā. Kas tev tur ir? Tēls mietiņš. Čipa būs krācis. Jā, mēs Paņēmām visus stiprinājumus, ko vajag, vai ne? mašīnā atstājām. Bet improvizācija apsties tīgā. Jā, ideāli. Sveicināti. Labdien. Mēs augstu tam krācēm. Jā. Dai. Beidz kasīties, nāksies airēt. Sakārto līdeku. Es jau iesvīdu. Līdeks šodien liks ārā? Vai... Protams, ka liks. Kur mums liksies? Tur. Būs forša krācija. Tā jau nekā nav. Nu, tā ir tuliņ būs pilna laiva, bet tā jau nekas nav. Varbūt ar nebūs, ja pareizi trāpīsim pavilnī. Reku te vilnīt, ejam galais no sāna, nedabūt. Šitā ļoti smuki, praktiski bez šļakatiņām. Aha! Nu, mazliet jau vajag. Kas ko tu noķēri? Izstāst pēc vīmbas. Smuka? Liela pa... Liela. Liela. Jā, bļa, es tev kāju noķēru. Kaut kā lielāk galā. Lielāk?
Es nesaprotu, kā te var... Es nezinu, vai tā... Tu ir jāsaprot, ka... Bet liela. Tāda pat kā vakar. Tas pats. Protams, skaistls, ne? Smuka, jā. Jā. Ēdīs? Nē. Vajag asakainās. Es ēdu tikai sarkanu gaļu. Un tad atkal kreisais, jā? Jā! Paslapjo! Labi, un blin, tā sukinēna bišķi sanesa. Tā, kreisais. Taisnojam. Kaitā jādzīvo. Te jau tikai dieviņš var palīdzēt. Es tikai dieviņš var palīdzēt. O, slapjas riektas. Slapjas riektas. Jā, bļo, šitas būs slapjas. Wow! Labi, neņemam ar bortu. Atkal trusiki jāmaina. Tā, te pa kreiso tam lielajiem, jā, pa straubīt. Atkal man kājas uz potītēm pilni. Jā, Grīts jau plunčājās. Grīts jau slēpjās maitā. Tad tā būs atuzēts aliņš. Jā, jāskatās uz visu no labās puses. Tur uzreiz āram, ja, kā iekšā, tad, ja kas, tad griežam purnu otrādā. Tā, tagad šitā, virsū, ļoti labi. Izstāj. Tā, kreisais krasts pilnībā. Jā, es viņu redzu. Viss šil. Ir. Slāpjais. Uzmaucam. Ka šļakstinās, nezinu, vai pareizā izvēle bija diezgan sūdīgi. Tā, labi. Te mēs iepiržam, tikai bortu uz otras. Yes. Nebija pareizā izvēle tur trajektārijā. Man vairs nav ko zaudēt. Ir tāpat kā vakar. Pilnas sienas. Un arī purns. Tā, rekuj. Līdz padusei. Labi, nu ja jau šitā, tad paņemam tā, lai ir ko atcerēties. Smalku mājā, lūk, tur spīd, hei, rupi, pupi, ienāc pie manis uz īsu brīdi. La. Puse laivas ar ūdeni. Un vēl 20 stūri iekšā. Cik mēs varam pavest līdz? Vairs jau nestūrējās. Nu jau smagi pavest, kaut kas pagadīt. Tur tieši pa līdz akmens. A te dirs. Ejam pa labo. Nice. Bļē, tās bikses lietus vajadzēja uzvilkt. Es no rīta zināju, bļē, ka tā būs. Jau, bļē, tur ir niknis izstāst, bļē. Tur ir akmens. Ej, dirs, vecīt, te ir niknis, bļē. Te ir šitā, man liekas, šitā. Labi, mēs mēģinām gaisu ievilkt. Būs laivas stāvim uz ventiļiem apmēr. Jā, labi, ka mēs viņu neizlējām tikko. Jēs! Šitas te bija Kostja Miklais pasākums, ne? Šitas bija pa slapiņo, jā. Šitas bija labi. Jā. Nomazgājās pie reizes, kā vismaz nevajag vakarā, kad vēsis paliek iet peldēties, ka mēs ik pa brīdim nodžumpījam. Es nezinu, kā kamerā izstāst, cik tur skērī vai nav, bet tas kā skērī nav īstenībā baigais fun. Nu ir vietām, ka jāsaprot, vienkārši ko jādara un viss. Nu jā, tā kā
Bet, nu, tas vilnīts, zin kā, es domāju, kamerā viņi neredz, bet viņš tāds metrīgs, pusotru metrīgs pretvilnīts, ka tev pūrniņi iesēdi, un tad, man liekas, varētu būt, ka no kameras baigi labi redzēja, es īsti nezinu. Jo man bieži vien acis bija cieta, viņas bija aizlietas, nu, ne ar jāgeri, bet ar ūdeni. Bet jāgeris arī izdzīvoja. Viņš peld no viena pie otru. Mums laivā ūdens līmenis, ir virs ventiļiem, visas mantas kā jau vienmēr. Ūdens maisa mums, diemžēl, ir lielākajai daļai ar caurumiem jau, pateicoties šīm dienām. Nu tā, nu iet feini. Reku kungi arī tikuši lejā. Tā kā viss čil, tiekamies vēlāk. Mums bišķi ūdens laivā tika. Kā tā? Sabijos, es apmīzos. Baigā krāci. Nu, jā. Forši ir tad, kad tu peldi, un tad vienā mirklī ūdens pazūd, un viņš ir tā kā horizontāli virs tevis. Viņš nāk par galvu. Jā, tad ir šitā. Kur es slikā. Davai! Nu šitā tas notiek. Savādāk nu nekā. Dulkan laivas, ticiet man, nepērciet tos mēslus. Ja gribiet laivu, pērciet dulkan. Laivai nav jābūt otrādāk? Bija. Kas notika? Tišku paņēmām līdz ap 300 litriem ūdens. Sanāca. Nācās viņu ar 3. reizi tikai apgāzām. Mums arī negāja. Baigi negribēja gāzties. Nu, tas jau bija gaidāms. Pasties to puili resno. Priekšā sēž, porcis ar ūdens. Bļa, tie šļācieni daži bija tādi. Es domāju, ka GoPro arī būs skata labi, jo bija tā, ka pilns pūrdis, nu tā, ka... Pāriet vienkārši. Tā, ka iet pāri. Zikāds, man bija skats. Mēs nākam iekšā tā vilni. Vilnis redz, viņš gūta galvas tā pusmetru vēl. Jā. Tā viņš nāk pāri. Būtībā šādi izskatās maiga daļa. Tur, kur baltais, nu, tur jau ir interesantāk. Tas jau tāds metris pusotra uz leju vienkārši es razu. Tur jau ir interesantāk. Visi mēģina visiem paziņot, ka ir dzīve. Pirmā zona apskaitītas. Nu ko, esam izlējuši laivas, dodamies tālāk. Mūsu mazā laiviņa bija virs ventiļiem, viņiem tuču zem, bet arī smuki piesmēla pēdējā krācītē. Nu tā kā tā, nezinu, vai viņi tur pareizi aizairēja, bet nu pofīgi. Nu jā, izlējām laivas, tā vienkārši prikolam. Nu pastīsies, reku. Studenti iet pa priekšu. Nu, nekas traks te nav. Ja, nu, skatīsies, mēs tagad mauksim aiz viņiem, mācīsimies. Nu, jā, no nopietni, no atkal. Neapnika jau, nebija jau tā, ka gana. Vēl vajag, ja? Sukinens. Man dupšukiņš izžuvis bija. Nu, gandrīz. Jā, nebūs. Varbūt. Jā, nu, bet, protams, ko tu? Ko tu? Ar sāniņu es negribu. Ir! No. Rautas joka. Jok, rauta. Rautas joka ir pievarēta, ko? Finišs, reko krūmos stāv mūsu opeļītis. Reko tur caur akmeņiem mūsu mazie vīrelīši brauc ārā. Jaunieši. Nu tā, noķērām. Varbūt ne visi tā kā gribētos, bet mūsu laivā viss šikiniekā. Izbaudījām hārdu, pilnā tā vārda nozīmes līmenī. Nu, laikam jau pēc tā, ko meklējām, to arī atradām.
Kāpēc jums pumpī vienmēr ir ūdens? Nezinu, viņš vairs nelaimīgs. Kur mēs esam? Tā kā mēs noslēdzinām. Finišā! Mēs ir galā? Mēs ir galā. Tur sarkans busiņš stāv. Mūsu mountain trips ir beidzies. 3 dienas. Bija plānots, kad maksimums 4 dienas tas aizņems. Bija lietas, kur mums paveicās, un bija lietas, kur mums nepaveicās. Nepaveicās to, ka tā upe tie 7 km no augšas tās platās vietas līdz nākošai platai vietai bija vēl uz pusi mazāka nekā reāli likās, ka varētu būt. Tas bija tas lielākais, laikam, lielākais traģiskākais stāsts. Kas bija plusā mums vakardien, nejēgā noplauka ar vēja virzienu. Jo, ja vējš būtu bijis pretējs vai sāninieks vai kaut kas tam līdzīgs, tad mēs vēl šeit nepļāpātu. Mēs šeit pļāpātu tikai rītdien. Zivju ziņā visiem varbūt neveicās, bet es viennozīmīgi esmu ļoti apmierināts. Bet abās laivās 2 bija. Bija, nav tā, ka nav. Nē, kāda nav. Vairāk vai mazāk, bet abās laivās bija zivs. Arī tādas, kuras necerējām noķert. Tu tur vispār sāk ķert visu drazu, kas vien ir iespējami. Meža vīmbas, Blējā, foreli neķerās, ko man darīt? Es ķeru, ko varu. Nākošais paņemsim viņu uz arktiskajām palijām, viņš sāks karūs ķert. Mums, ka plūdiņu vajadzēja mēģināt. Jā, uz brektāvis. Vismaz izmērs cienīgs. Kopumā man liekas, ka atziņa bija smagi, bija grūti, bet bija rītīgi. Bija jautri. Bija jautri. Jā, šitās krāces iedeva tādu tiešām, kas šitās pēdējās šodien krāces vispār bija tāds iedeva tādu bišķi laimes sajūtu. Pats finišs bija tāds diezgan nekāds. Pats finišs nekāds, jā, bet tas tās foršās krāces, kur mēs piesmēlām tās laivas, tas bija tiešām. Tās bija bomba. Plāns tālāk, mēs izdzer maliņu. Varbūt vēl vienu. Tad mēs te sapakosimies. Tad mums ir kaut kādas 3 stundas pūtiens ar mašīnu. Līdaks, lielās līdaks un lielie asari. To jau mēs redzēsim, gan jau iespējams. Pieļauju, kad nenormālie šovakar aizies no krasta ieslānīt kādu līdaku. Nošam laivu ievilks. Var arī gadīties, kad nenāks miedziņš un piepumpēs un jau iedzīs laivas iekšā. Zin kā, šeit saulīte vienmēr debesīs. Mums ir visas iespējas to darīt tik ilgi, cik arī mums ir pašiem ir iespējas. Jā. Tā kā we will see, čekojam tālāk. Dodoties tālāk, mēs nonācām ar līdekām un asariem Pārbagātā ezerā. Ar Pārbagātā es domāju, tā ka mums gāja apmēram šādi. Mētam mieru, Kosti, es vairs negribu zivi, es vairs negribu līdaku. Man sāp rokas. Man ļoti sāp rokas šodien. To visu redzēsiet nākamreiz.